par kvalitāti. Šeit mēs redzam kvalitātes kontrolas laboratoriju, kurā tiek pārbaudīts tas, ka mūsu produkts ir ļoti, ļoti augstas kvalitātes. Dosimies tālāk skatīties pārējos. Šis bija mazs ievads, un ar jums kopā ir Ingūna Pētersone šajā video, kurā es vēlos pastāstīt par vienu no svarīgajiem produktiem, kuru mēs esam nosaukuši par cistusinkānus. Un cistusinkānus šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgs, tāpēc, ka tas ir produkts numur 1 tieši saistībā ar ērcēm. Ērces, īpaši Latvijā, ir ļoti, ļoti šogad aktivizējuši savu darbību. Protams, arī visur pasaulē viņas ir. Šeit šis video ir ņemts no Vācu televīzijas, bet par cik visa informācija ir vācu valodā, tad es šo video ierakstu un tulkoju. Un tāpēc es vēlos pastāstīt un darīt zināmu saviem tautiešiem, kas dzīvo Latvijā, jo es nedzīvoju Latvijā, un tāpēc arī es strādāju šajā vācu uzņēmumā LR Health and Beauty System par to, kā cilvēki ļoti viegli atveseļojās. Šis cilvēks ir Šlīgela kungs no Vācijas, kurš savā laikā ir saslimis ar laimes slimību un ļoti ilgi mocījies, kā redzat, uz gultas gulējis ar antibiotikām, ar zālēm. Bet Vācijā jau vairāk kā 20 gadus ir zināms, ka cistusinkānus ir tas, kas atveseļo perfekti cilvēku organismu. Un pie Šlīgela kunga arī nonāca šī informācija no LR Health and Beauty Systems darbinieka par to, kad mums ir šāda tēja un mums ir kapsulas, un viņš sāka lietot, un kā redzējāt, jau stāvēja uz trenažieru un ir ļoti, ļoti aktīvs savā dzīvē, un par to ir ļoti pateicīgs. Šī tēja ir liekama viena tejkarote uz 250 ml ūdens, un šī tēja ievelkās apmēram 10 minūtes. Ir jārēķinās, ka tējai ir nedaudz rūgta specifiska tāda garša, jo šis augs satur ļoti augstu tādu sveķainu vielu, un tieši tāpēc ir šī garša. Un ko vācu zinātnieki jau 20 gadus atpakaļ ir pierādījuši, ka polifenoli šajā augā ir visvairāk kā jebkurā no citiem augiem, un tieši tie ir tie, kas tik spēcīgi darbojās kā antioksidanti, kas attīra visu ķermeni, kas darbojās uz cilvēka imūnsistēmu, un tieši tāpēc arī šis preparāts tiek pielietots tieši pie ērču encefalīta arī un pie laimes slimības, jo tad, kad ērce cilvēkam iesūcās, viņa cilvēka organismā ielaiž šo te vīrusu baktēriju, kura sāk darboties un kura pēc tam izraisa ļoti nopietnas komplikācijas. Šeit, protams, arī šī informācija viss ir pieejama vācu valodā, ja jūs saprotat, jūs varat klausīties, ko stāsta cilvēki, profesori, jo gan Leipcigas, gan Hamburgas universitātēs tas viss ir jau ļoti sen izpētīts, un tas nav jauns produkts. Bet jauns produkts Latvijā, jo Latvijā es pat latviešu valodā šo informāciju neatradu. Un tieši tāpēc mūsu grupa, kas darbojas Latvijā, mēs šobrīd stāstam, tāpat kā Šlīgela kungs atkal aplēja savu tēju, arī es katru vakaru aplēju šo tēju, bet es šo tēju dzeru tāpēc, lai stiprinātu savu imūnsistēmu. Šī tēja ļoti brīnišķīgi attīra organismu, skalo visas šlakvielas, šī tēja pārklāja mūsu šūnas arī ar aizsargvielām. Un, lūk, ne tikai šis kungs, bet arī visi pārējie, kas ir lietojuši šo tēju un kapsulas, ir ļoti pateicīgi. Kas tad ir cistusinkānus? Tā ir kā klinšu roze. Mēs nu pat runājām ar Latvijas botānikas dārza audzētājiem. Latvijā šo augu izaudzēt nevar, jo viņš necieš salu. Un šis augs ir ļoti pieticīgs, viņam nav vajadzīgs īpašs mēslojums, bet šīm auga saknes arī ir ļoti izturīgas pret izdegšanu. Senajā Grieķijā jau šis skaitījās kā aristokrātisks augs, īpaši viņš ir ļoti veselīgs arī sievietēm, un jau tajā laikā lietoja visi aristokrāti un atveseļojās un atjaunoja savus spēkus un savu imunitāti. Ko vēl par šo augu var teikt? Tējā izmanto šo augu ziedlapiņas. LR Health and Beauty System šo augu ievāc tieši plantācijās, ne tādās plantācijās, bet tieši kalnos, kur aug dabā, jo plantācijās tās jau ir kultivētas. Šeit jūs redzat arī profesori no Hamburgas dalās savā pieredzē par cistusinkānus, cik ļoti daudz literatūras jau ir Vācijā pieejamas un kā cilvēki ir iecienījuši šo kā 21. gadsimta līdzekli tieši
lai neutralizētu brīvos radikāļus un lai cilvēku organisms neciestu no visa šī radikāļu iedarbības. Viņas favorīts ir arī cistusinkānus, un tieši tāpēc cistusinkānus tiek piedāvāts gan tējā, gan kapsulās, un cistusinkānus tiek piedāvāts arī spreja veidā. Sprejs ir tāds brūns, lipīgs, jo, kā es teicu, tās ir ēteriskās eļļas. Šīs ēteriskās eļļas izmanto arī parfīmu rūpniecībā. Parfīmu rūpniecībā šī eļļa ir kā aromāts ambra, ja kurš saprot no aromātiem vairāk. Bet šis augs neaizstāja nevienu. Polifenoli ir gan ābolos, gan dzērvenēs, gan daudz dažādos dārzeņos, bet to sastāvs nevienā augā nav tik liels kā cistusinkānus, jeb kalna rozē. Un tieši tāpēc kalna roze ir tā, kas glāb mūsu 21. gadsimta cilvēkus. Un es ceru, ka arī pie mums drīz ārstiem stāvēs šādas brošūras uz galda, un kad arī pie mums cilvēki lietos cistusinkānu stēju. Un cistusinkānu stēja aizsargās imunitāti, dos jaunību, jo redzat, šeit tiek parādīts, kā šūnas tiek iznīcinātas ar brīvo radikāļu iedarbību, kura mums ir katru dienu. Bet dzerot šo cistusinkānu stēju, normāli, kā mēs dzeram vai kumelīšu vai piparmetru tēju, šūna tiek pārklāta ar aizsardzības slānīti. Un līdz ar to cilvēks jūtās vesels, omulīgs, bet, kā redzat kartē, šo tēju, diemžēl, tā vai tā Latvijā audzēt nevarēs, ja vien nemainīsies klimatiskie apstākļi. Bet tāpēc jau mēs esam civilizēti, mēs esam globalizēti, un mēs lietojam savus produktus un lietojam arī tos, kurus mēs varam iegūt ļoti augstas kvalitātes. Un šo tēju jūs varat iegūt pie mums, LR Health & Beauty sistēma darbiniekiem. Es esmu Ingūna Petersone. Zem šī video būs pieejama arī mājaslapa. Mājaslapā nosūti savu informāciju, nosūti savus datus, un es tevi piereģistrēšu šajā internetu veikalā, jo LR Health & Beauty sistēma ir pats ražotājs un pats tirgotājs caur savu internetu veikalu. Es esmu šī uzņēmuma sadarbības partners, jo es esmu uzņēmusies vairāk šo informāciju tulkot un stāstīt. Bet šeit tādu starpnieku nav, ir uzņēmums un pircējs. Paldies un uz tikšanos un veselība tev, man un visiem!